Nu, labrīt, dāmas un kungi, visi tie, kas tagad tusē Latvijā, nu, un arī, principā, citur pasaulē. Šodien mēs turpinam braucienu pa Austrāliju, un mēs esam tādā diezgan netipiskā mums, jo mēs parasti nebraucam pa turistiskām vietām, bet esam tādā Zilie kalni, jā, Zilie kalni, netālu no Sidnejas, nu, pavisam netālu no Sidnejas. Un, nu, tāds pats tā kā Ogres Zilie kalni, tikai nu, pavisam savādāk. Tas pats, kas salīdzināt, nezinu, Pipela trolejbusu. Nu, un tad, kā viņi ir radies tas nosaukums? Jā, nu, klīst leģendas, ka te viens otru ir dupsējuši un tā tālāk, bet tās ir manējās leģendas, bet patiesībā, jā, tas zilums tagad varbūt var parādīt, kad jūs redzat, ir tāda zilgana dūma, ka zilgana pelēcīga, un no tā viņš arī radies, jā, no tā viņš arī radies, ka tāda visu laiku ir tāda zilgana dūmaka un fočē vai filmē vai vienkārši skaties, kā grib, var redzēt, jā, tāds zilums, kas arī, nu, nav zem debesīm. Kaut kāds helikopters, man liekas, tas ir kaut kāds turistiskais, viņš visu laiku vazā, nezinu, droši vien vizina turisti, ka var paskatīties visu šito te ielai no augšas, bet ir milzum daudz visādi šitādi skatu punkti. Šis, piemēram, ir nosaukts slavenā viskija vārdā, jā, Jamesona skatu punkts. Jameson, man ar citu viņš neko neasociējās. Tātad viskija skatu punktā nav varbūt tas labākais skats, bet ir nojausma, kā tas viss kopumā izskatās. Mēs brauksim vēl uz citiem, mēs iesim uz kaut kādiem ūdenskritumiem un viss tas, cerams, šodien būs redzams, cerams, mēs visu saliksim un tā tālāk. Labi, dodamies uz kaut kādu smukāku vietu, jā, jo šī pirmā pietura te vienkārši ir smuki, bet pa lielam nekā nav. Nu, var sakot, viena no populārākajiem ūdenskritumiem, kas šeit ir, bet te ir dafigā ūdenskritumi. Nu, dafigā, nu, nezinu, vismaz kā 10. Ventforta ūdenskritumi taisījāmies iet, jā, jo šis nav tas grūtākais pārgājiens. Un grūtajos, nu, nahu iet, jā, lai iet visi šitie, te, kam dzīvē nav ko citu darīt. Bet, redz, līdz 4. aprīlim kaut kādi darbi, jā, nolaisties lejā stundu hujārīt lejā, pareizāk pusstundu hujārīt lejā, pusstundu augšā, lai uzzinātu, ka tur ir slēgts. Nu, nav. Tā tad mēģināsim braukt, parādīšu kāds cits ūdenskritums. Nemīž, mīļie cilvēki, pacietība, tikai pacietība. Brauksim, atradīsim cits ūdenskritums, parādīšu visu normālu Ventfortas, lai iet dirs, lai viņi turpina remontēties. Nu, un te, nu, mēs esam pie 3 māsām. Tāds laikam ikoniskākais šī parka skats, kas ir 3 māsas, nu, reku šitie te 3, jā, kāpēc sauc pa māsām, neprasiet, jā, Vecrīgā stāv 3 brāļi, kāpēc sauc pa brāļiem, arī huj viņi zina, nē, nu, tur jau stāst, jā, ka viņi veci un tā tālāk, nu, 3 māsas, kāpēc māsas, nezinu, kur nosaka, kad viņai pupi vai kur ir pimpīts, to es nesaprotu, bet, nu, ir 3 māsas un ir 3 māsas. Nu, un kaut kā tā, jā, šeit joprojām var redzēt, ka pēc zilos kalnus sauc pa ziliem kalniem, redzat visu tā zilā dūmaka, tā kā pie horizonta līnijas, viņi visu laiku šeit ir, jā, nu tieši tāpēc laikam viņas tā arī iesauca, varam paieties te paskatīties. Nu, kaut kā tā, jā, tur redz arī viens lukauts un tā, nu, un viss šitā lielā, milzīgā ielai mēs atrodamies aptuveni, nu, varētu tā teikt, kilometra augstumā, jā, kaut kur 900 metri, kaut kur bišķi mazāk, kaut kur bikucīt vairāk. Nu, kaut kā tā, jā, viņai var apbraukt apkārt, to mēs arī darīsim, piestāsim pāris lukautos un par parkingu sukas 15 minūtes, $3, jā, mums jau jāskrien atpakaļ, jo mēs paspējam atnākt un 15 minūtes jau cauri, jā, negribās sodus dabūt, jo sodi ir milzīgi. Kaut kā tā, jā, maucam tālāk un tad jau atkal parādīs kaut ko. Tā, nu, dāmas un kungi, solīja ūdenskritumi ir ūdenskritumi. Viens no šī parka daudzajiem, jā, saucās Katumba. Ūdenskritums populārs, var redzēt daudz cilvēku, jo viegli pieejams. Kaut kāds rakstīts 10 minūtes, dirš 4 minūtes no augšas, un tu esi pie diezgan skaistu ūdenskritumu.
Kurie ir bišķi vairāk naudu. Nav tā, ka baigi dārgi, bet tomēr mēs laikam nē, tad var izbraukt lūk ar šādu gaisa tramvaļu, gluži kā Siguldā. Tikai pavisam savādāk nekā Siguldā. Jā, viņš iet pāri un skati ir labie, bet piekritīsiet, te, kur mēs stāvam arī principā var redzēt gandrīz to pašu un bez asām izjūtām. Tā kā, jā, ja ir nav droši vien iesakāmi, ja nav, tad atliek iet tā kā mēs, jā, pa brīvajiem lukautiem un skatīties apkārt. Where did you come out? Where did you end up? You were out here somewhere. Right, so that basically... Kur, ja pabrauc bišķiņu malā, tad principā arī šajā turistiskākajā parkā var atrast vietiņas, kuras ir, galīgi, kā saka, pilnīgi vien mēs esam, jā, pazud vārds tulkojumā, jā, skati nesūdīgāk, jā, tā kā nav obligāti jābrauc tur, kur jāmaksā, nezinu, baigās naudas pa stāvvietām un principā tu redzi, es pat teiktu, šitais skats ir labāks, jā, ķip tās 3 māsas krūtās, kas nav krūtas, bet, pastieties skatu apkārt vienkārši, te mēs esam vienīgie. Nekāda vaina, absolūti, jā, jā, ja tā padomā, kur es dzīvē kaut ko līdzīgi es redzējis, tas ir ASV lielais kanjons Arizonā. Kaut kas tikpat liels, tas, protams, ir vēl iespaidīgāks un plikāks, jā, tie kaut kādi meži, bet, jā, šis, ir iespaidīgs, jā, ar visu to, ka es teikšu, tas Blue Mountains tiešām laikam skaitās viens no tādiem turistiskākajiem parkiem, ir vērts arī citreiz aizbraukt tur, kur daudz turisti ir, bet vienmēr var atrast vietiņu, kur viņu nav, un šis ir tas gadījums. Ja paiet malā no tā lukaut, kur mēs pat bijām, kā saka, bišķi neceļā aiziet, fantastisks klints, jā, te gan celiņš ir taisīts, nav tā, ka viņas ir slēptās un neviens nezina, ka viņas eksistē, bet es pieļauju domu, ka visi brauc, un viņi brauc uz to tur, Andy Rīlī lukaut, tur, kur mēs pat bijām. Ar šitien paskaties, paiet 5 minūtes, kā saka, no galvenā ceļa, fantastisks klints ar, neesmu ģeologs, gudri nepastāstīšu, bet, latviski tā pavisam vienkārši saprotam bērniem, visiem saprotam izsakoties, ir zajebīs vienkārši.